Labdien, 10. klases audzēkņi! Mani sauc Ārija Ruško un esmu jūsu matemātikas pasniedzēja. Šogad jums ir jāapgūst 9 tēmas. Pirmajā semestrī tās ir vektori, funkcijas, kopu teorijas elementi, matemātiskie spriedumi, izteikumi un pierādījumi un leņķa jēdziena paplašinājums un trīsstūri. Otrajā semestrī aplūkosim funkcijas, kas nav pazīstamas pamatskolas matemātikas kursā. Tās ir eksponentu funkcija, logaritmiskā funkcija un trigonometriskās funkcijas un šo funkciju grafiki. 7. tēma ir virknes, tad ir racionālās algebriskās izteiksmes un vienādojumi, un pēdējā tēma – riņķa līnija. Riņķis, ievilkti un apvilkti daudzstūri. Katra tēma sadalīta vairākos paragrāfos. Katra paragrāfa beigās ir neliels testiņš, kur var pildīt vairākas reizes, ja ar pirmo reizi uzdevums pareizi izpildīt neizdodas. Tikai tad, kad dotais tests ir izpildīts pareizi, var ķerties klāt nākošajam tematam. Katra tēma beidzas ar noslēguma tiešsaites testu, kur var pildīt tikai vienu reizi. Tāpēc esiet lūdzu uzmanīgi un sagatavojieties kārtīgi pēdējam tiešsaites testam. Vēlu jums veiksmi darbā un ceru uz sekmīgu sadarbību.